Ja jums ir 3 query, šajā gadījumā, kuri ir savā starpā savienojumi, redzam, ka mums ir dati, kurā ir darbinieku ID numuri, un mums ir dati par darbiniekiem, kur arī ir ID numuri. Tas nozīmē, ka es būtībā varu šeit katram pirkumam atrast uzvārdu, kurš tas īstenībā tas cilvēks ir. Tas pats attiecās arī uz produktu. Es varu atrast cenu, jo man ir produkta ID un man ir tabula ar produkta ID un cenu. Līdz ar to tie savā starpā ir savienojumi. Un to mēs daram ar data new query, combine queries, merge. Mēs taisam jaunu vaicājumu, kurā mēs apvienojam esošos vaicājumus vienā. Un izskatās šādi, mēs paņemam datus un mēs paņemam, teiksim, darbiniekus. Ja? Ok, šādi mēs redzam, kā viņi izskatās. Un tagad nākamais solis, ko man ir jāizpilda, man ir jāparāda queryiem, kādi ir tie stabiņi, pēc kuriem mēs varam sapludināt. Un tie, protams, ir stabiņš ID, employee, es vienkārši tur nospiežu, un ID es vienkārši tur nospiežu, tādā veidā norādot. Tad vēl, join kind, šis ir baigi jautrais. Šis parāda, kādā veidā mēs apvienojam vērtības. Jūs pievienojat datiem vērtības no stabiņa darbinieki vai pretēji. Tabulā darbinieki pievienojat vērtības no datiem. Vai jūs gribat redzēt tās rindas, kas sakrīt, tās rindas, kuras nesakrīt, vai visas rindas. Tas viss ir šeit, un tas nosacījums savukārt katreiz var būt dažāds. Nospējam, ok. Un lūk, viņš ir. Redzam, ka šeit mums atkal ir stabiņš ar mainīgo table. Tas nozīmē, ka katrā rindā varētu būt vēl vairākas rindas un kolonas. Ar expand jūs varat dabūt ārā to, kas jums ir vajadzīgs. Šeit acīm redzamais pirmais solis ķeksīt nos no use original column name as prefix. Nav vajadzīgs. Vispārējais mums būtu vajadzīgs izņemot ID, jo tāds jau pastāv manā tabulā. Nospiežam ok, un lūk, man ir saraksts ar papildu vērtību. Tagad es zinu par katru darbību ne tikai preci un apjomu, bet tagad es zinu arī, kurš to ir pārdevis ar viņa datiem, kādi man ir. Ja, es šo query nosaukšu par big table. Tāpēc, ka es to varu. Līdzīgi, kā mēs to darījām iepriekš, manu cenu ir jāpiemeklē atkal šim queryam big table. Tāpēc tagad es eju nevis uz data new query, bet uzreiz šajā vaicājumā home izvēlnē man ir combine, ar kura palīdzību es arī izpildu to pašu merge queries. Šoreiz izvēlos otro, kas paliek pāri preces, un pasaku, ka man ir product ID un ID savā starpā saistīti. Nospiežam ok, iegūstam vēlreiz stabiņu new column, atkal ar expand pasakam, ka man nevajag oriģinālo nosaukumu, man nevajag ID, jo tās jau eksistē, un esmu dabūjis gan nosaukumu, gan cenu. Nu un tagad vienkārši, lai mums būtu interesanti, vēl apeitināsim ieņēmumus katram pirkumam, lai to pēc tam varētu ielikt manā queryjā. Tad šeit ir vienkārši, acīm redzami, jāveido sava kolona, custom column, un šeit tur nosaukums varētu būt ieņēmumi. Līdz ar to darbība ir vienkārša daudzums reiz new price, nu manā gadījumā ir new price. Ok. Un tas būtu labi. Es gribētu šeit vēl papildināt mazliet. Es reiķināšu ieņēmumi ar PVN. Tāpēc šo lietu es vēl sareizināšu ar 1,21 drošībai. Ja? Nu, es tepat pagaidām taisīšu. Jūs varat taisīt jaunu. Ja gribat? Ok. Kāpēc es to izdarīšu, lai dabūtu lūk šo te stabiņu, kurā mēs redzam, man ir nepilnības, man ir vērtības ar 4 dzīvojamais komata, un man ir jāpieņem lēmums, ko ar to darīt. Vai nu es mēģināšu šo labot
pivotā vai citā veidā atskaitē, kurā es veidošu, vai es to labošu šeit. Funkcijās šeit formulās likt iekšā apaļošanu nevajag. Jūs varat izmantot transform kolonu, transform izvēlni, lai noapaļot vērtības kolonai pēc tam, kad tur tas jau ir ievietots. Lūk, ar podziņu rounding jūs varat izvēlēties gan round up, gan down, gan parasto round un norādīt tur, cik daudz zīmes aiz komata jūs gribat redzēt. Ok. Un jūs iegūstat to skaitli, kas jums ir vajadzīgs. Tālāk, līdzīgi kā tas tika darīts iepriekš, šo queryju es vairs negribu vienkārši saglabāt, es gribētu ar viņu tālāk darboties, tāpēc es aizeju uz close and load to, un šeit ne tikai izvēlos only create connection, bet arī add this data to data model, kas strādā 13.16. ofisā, lai turpmāk varētu izmantot datu moduli un no turienes zīmēt atskaits ar pivot table rīku. Nospiežam load un sākam domāt par atskaitēm.